Nu, sveicināti! Mani sauc Māris Jansons, un es jums parādīšu, kā pagatavot cūkas pavēderi. Ļoti foršu cepetīti, mājās, ļoti vienkārši un ļoti ātri. Cūkas pavēderē, protams, mums būs arī tādi produkti kā kartupeļi, sīpoli, timjāns, sviests, un mēs uztaisīsim kartupeļu biezeni ar angļu sinepēm un tādu cepešu mērci. Skatieties vienmēr, lai tauki nav pārāk daudz, jo mēs negribam tikai speķējus, bet arī gaļīgāku gabaliņu gribētos. Un pirms mēs viņu liekam krāsnī cepties, vajag noteikti viņu mazliet iemarinēt. Burvīga krāsa, mazliet rāpšu eļļas. Vēlams svaigi timjānu izmantot. Varat izmantot laurlapas, varat likt arī sinepu sēklas. Un mazliet arī oregano sausais. Pipari un sāls. Viņam ir jābūt kvalitatīvām. Jūras sāls, es ticu, ka ir tīrāks nekā vai izrok no zemes ārā. Un tieši tas pats no otras puses. Sausās garšvielas, svaigs timjāns. Ja? Un pipari. Tā. Sākumā uz 250 grādiem, ja varat savā krāsnī uztaisīt, ja ne, tad 230 grādos, kādas 30 minūtes. Jūs redzēsiet, kā viņi pacelsies, viņi tāda būs brūna kraukšķīga. Tad mēs samazinām temperatūru līdz 170 un cepam 2 stundas. Kartupeļu biezens, ko es gribu varbūt pieminēt, ir kartupeļus sagriezt smalkāk. Līdz ar to viņi būs ātrāk gatavi un jums nebūs tik ilgi jāgaida. Liekam ūdenī un lieksim vārīties. Kamēr kartupeļi vārās, tikmēr jāuztais ir piens. Mums būs gan ķiploks, gan sīpols, gan timjāns, sāls un pipars un sviestu. Un to pienu mēs uzsildīsim, ieliekam sīpoliņus iekšā, ķiplociņu droši. Nevajag baidīties. Ja. Un šeit ir tas moments arī, kuru var izmantot arī tos timjānu kāds, kas ir palikuši pāri no iepriekšējās gatavošanas, kur mēs plūcām. Viņus var likt vesels, un es pielikšu kaut kādus gramus 60 sviestu, mazliet sālīti un svaigi malts pipars. To visu mēs tam laidīsim caur sietu, tā kā nevajag uztraukties, ka tur kaut kas pelda vai nepelda. Liekam vārīties. Kartupeļi ir izvārījušies, ka jūs uzdarat ar nāzi virsū un ka viņš jau pats ar savu svāru krīt nost, kā jūs redzēt, tad viņš ir gatavs. Nu, lūk, kartupeļi ir izvārījušies, nokasti un uztaisīsim, pabeigsim to kartupeļu biezeni. Šeit mums ir tātad tas piens ar timjānu, ar sīpoli, ar ķiplokiem, ar sviestiņu, tāds garšīgs pieniņš, kas padarīs mums kartupeļu biezeni daudz garšīgāk. Un šādi ir vieglāk iestrādāt tieši tās garšas, ko jūs vēlaties kartupeļu biezenī. Nevis berot kaut ko atsevišķu vai verot pa virsu. Es pārlikšu kartupeļus tātad bišķi mazākā traukā, katliņā, lai mums ir ērtāk strādāt. Mazliet viņus saspēdīšu. Un tad lejam klāt to pienu. Protams, kā jūs teicat, caur sietu. Caur sietu pielējam klāt. Un kas ir svarīgi, pienam jābūt ir karstam. Un kartupeļu biezens, protams, ir jātais karsts. Ja? Pieliekam mazliet sākumā. Mēs skatīsimies, cik daudz mums vajag. Iecilējam iekšā. Ja? Un tad ar mikserīti smuki sastrādājam. Nu, lūk, kartupeļu biezens principā ir gatavs. Mēs tagad pieliksim klāt franču sineps ar sēkliņām, kas, manuprāt, ļoti labi ies klāt pie tās cūgaļas. Jā, starp citu cūgaļu. Es jums gribēju parādīt, kā es viņu esmu pēc cepšanas ielicis zem sloga. Lūk, arī tā cūkas pavēderi, kas ir cepusies tātad 2 stundas. Kamēr es viņu cepu, lēju klāt mazliet ūdeni, lai šeit apakšā būtu tā kā buļļona mērce, lai būtu šķidrums, lai nepieceptos gaļa klāt, lai nebūtu cieta apakšā. Un tad ir tā, ka visi tie tauki, kas mums nav vajadzīgi, visi viņi tiek izspiesti laukā, un viņi ir plakani. Mēs varam sākt porcionēt. Sagriezīsim smukos 2 gabalos, kas ir ļoti būtiski arī jābūt arī kraukšķīgai ādiņai. Tieši tā. Ir tā, kā es saku. Tā.
nu burvīgi. Es nogriezīšu 2 smukas porcijas. Un lūk, šeit ir tas moments, ko es jums gribu parādīt. Redziet, ir smuki sacapies gan taukums, gan arī tā liesā gaļa. Un ir ļoti blīvs gaļas slānis, kas ir ļoti garšīgs un nav trekns. Nu, un pasniedzam šī gadījumā mēs ar kartupeļu biezeni, kas mums ir mazliet ar sinepju garšu. Un šeit ir tā, ka tie abi ēdienu sastāvdaļas ir tik sulīgas un maigas, ka īsti pat mērci nemaz neprasās. Kā jau latviešiem mums gribās kaut ko spēcīgāku, mārutki. Nu, un visu to nobeigsim mēs ar kādu petersīļu zariņu. Labu apetīti!